Lūksim Dievu un pagodināsim Dievu, klausoties viņa patiesību. Godības un varenības pilnais Tēvs debesīs, mēs pateicamies par žēlastību, ko esam saņēmuši, kungs, ko mēs baudām kā ticīgi cilvēki. Un mēs pateicamies, ka patiesi Tava žēlastība ir labāka nekā dzīvība. Kaut mūsu dvēseli patiesi pēc tā tvīktu patstāvīgi, kungs, ka mūsu dvēseli vienmēr būtu pacelt, meklējot Tavu vaigu. Kungs, svētī katru dvēseli, kas mēs šeit esam, kungs, pild mūs ar savu patiesību, un es lūdzos dot žēlastību arī tām dvēselēm, kas Tevi nepazīst, kam nav dzīvs vārds Tavās viņu sirdīs, kungs. Dod žēlastību, kungs, ka viņu sirds var tikt atvērts no Tavas patiesības, kungs, un viņi var piedzīvot šo dārgo žēlastību. Svētī, kungs, un dar dzirdīgas mūsu ausis, kungs, un redzīgas mūsu acis. Mēs pateicamies, ka Tu vienmēr esi rūpējies par savu draudzi. Tu esi izredzējis savā laikā apastuļus, kur turēja Tavu mācību, kur nesa Tavu mācību. Tu esi izredzējis visos laikos ticīgs cilvēks, kas ir šis mazais atlikums, kas tur Tavu patiesību, kas stāv uz Tavu patiesību, jo draudze ir patiesības balsts un pamats. Dod mums žēlastību dzirdēt to, kas nāk no Tevis, un paklausīt Tavai gribai. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Amen. Klausoties šo psalmu, ko brālis sludina, un šie vārdi no šī psalma, Tava žēlastība labāka par dzīvību. Ka jūs lasat šādus vārdus, tad skaidri varat apzināties to spēj piedzīvot tikai cilvēks, kas to ir izdzīvojis. Cilvēks, kurā ir svētais gars. Tava žēlastība ir labāka par dzīvību. Jo paskatieties, ko cilvēku vairāk novērtē, tā ir visvairāk, ko viņi novērtē. Tā ir dzīvība. Tā ir pie tās cilvēks turās. Atrodoties pagājušu svētdien aizbraucot pie Zentas uz pansionāta, un tur ir ļoti daudz veci cilvēku, un tu redzi to, kā viņi turās pie šīs dzīvības. Kādai no šiem sirmgalviem ir atbraukuši viņas bērni, un tad, kad bija jāšķirās šiem bērniem šai sirmgalvei, varēja redzēt to, ka šie bērni ātrāk ir tik prom. Viņi ir savu laiku tur pavadījuši, un viņiem ir jābrauc prom. Bet šis cilvēks, viņš ir tā ieķēries. Un vedot vēl, kad kalpotāji viņas vēl veda prom, viņas dvēsele bija tāda sāpju pilna. Un kad cilvēki dzīvē nav Dieva, tad tā ir. Viņiem nav pie kā tvērties. Nav pie kā tvērties. Bet iekšēji saproti, drīz šī pasaule ir jāatstāj. Ticīgi cilvēki dvēselē ir savādākas šīs sajūtas. Ir pilnīgi dažādākas šīs sajūtas. Ticīgs cilvēks apzinās, ka šī dzīve agri vai vēlu beigsies. Bet Dieva žēlastība nebeigsies nekad. Tā nebeigsies nekad. Tā pavadīs mūs visu mūžību.
Un Dievs savā žēlastībā ir dāvājis mums evaņģēliju vēstu, ko mēs varam lasīt. Un, ja mūsos ir svētais gars, ja mēs esam atzimuši no Dieva, mēs to varam izdzīvot, patiesi izdzīvot un smelt tajās sevī prieku un piepildījumu. Evaņģēlijs, kā Pāvils saka Romiešu vēstulē, evaņģēlijs ir Dieva spēks. Par glābšanu, par pestīšanu ir viena cilvēka. Tas ir Dieva spēks, tas dod spēku, tas mums dod cerību, tas mūs reiz apdzīvināja. Un arī šie vārdi mūsu dvēselē ir dzīvi. Mēs zinām, tas ir spēks, tas ir reāls, mēs to piedzīvojam. Kas to ir piedzīvojis, tas uz to var pateikt āmen. Evaņģēlijs ir spēks vainas pierādīšanai, arī par to mēs esam pilnīgi absolūti pārliecināti. Tāpēc nekad nav jākaunās evaņģēlija vēsts, jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu, tas ir Dieva spēks par vainas pierādīšanu. Viņš pierāda vainu. Evaņģēlijs pasaka to, kas ir cilvēks un kāds būs cilvēka liktenis mūžībā. Evaņģēlijs ir arī spēks pret liekulību. Tas ir Dieva spēks pret liekulību. Jēzus šajā 12. nodaļā, 1. pantā, viņš sacīja, un kad daudz ļaužu sapulcējās tā, kā citu tikko nesamina, tad Jēzus iesāk saviem mācekļiem sargieties no farizēju rauga. Tas ir no viņa liekulības. Un tas ir Dieva spēks. Tas ir Dieva spēks. Evaņģēlijs ir Dieva spēks pret liekulību, lai mēs sargāties, lai mēs būtu uzmanīgi pret šo dvēseles ienaidnieku, kas ir visapkārt, kas ir mūsos pašos bieži vien noslēpies. Šajā dienā mēs skatieties, šī 12. nodaļa, šis 1. pants, viņš ir ļoti svarīgs visam pārējam, jo visas lietas, kas šeit ir, Jēzus nerunā par kaut kādām atsevišķām lietām, tas visas tiek savienotas ar šo 1. pantu. Mēs lasīsim no 8. panta šodien, bet es jums saku, katru, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to cilvēku dēls apliecinās Dieva eņģeļa priekšā. Bet kas mani aizliedz cilvēku priekšā, tas taps aizliegts Dieva eņģeļa priekšā. Un katram, kas ko teiks pret cilvēka dēlu, tam to piedos. Bet kas zaimos svēto garu, to nepiedos. Kad tie jūs vedīs savās sinagogās, valdības, iestāžu un valdnieku priekšā, nerūpējieties par to, kā jūs sevi aizstāvēsiet, jeb ko teiksiet, jo svētais gars jūs mācīs tanī brīdī, ko jums būs runāt. Amen. Ko Kristus šeit Kristus tālāk māca savus mācekļus sargāties no liekulību. Un tas, ko Kristus šeit mācas, pirmkārt, Kristus liek apzināties to, ka Kristus atzinība ir vērtīgāka kā cilvēka atzinība. Kristus atzinība ir vērtīgāka. Bet cilvēkiem, kuri nav piedzīvojuši Kristu, cilvēki, kuri nav piedzīvojuši Dieva spēku savā dzīvē, viņiem cilvēka atzinība ir svarīgāka. Bet nav svarīgi, ka cilvēki mūs godā. Nav svarīgi. Nav svarīgi, ka cilvēki mūs godā šeit uz zemes. Bet svarīgi, ka Dievs jūs atzīst. Ka Dievs jūs atzīst un pieņems jūs debesīs. Paskatieties, kā Mateja evaņģēlijā 6. nodaļā Kristus māca savus ļaudis un māca savus mācekļus kalnu svētrunā un runā šos vārdus 6. nodaļā. 5. pants, un kad jūs Dievu lūdzat, viņš saka, tad nedariet tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami Dievu lūgt,
lai ļaudīm parādītos. Un ko es saku? Viņš saka, patiesi, es jums saku, viņiem jau ir sava alga. Viņi ir saņēmuši jau šeit savu algu. Ja jūs vēlaties izpatikt cilvēkiem, jūsu alga arī būs šeit, tik uz zemes. Jums nebūs alga debesīs. Tāpēc Jēzus brīdina no šīs liekulības, bet es jums saku, katra, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī cilvēka dēls apliecinās Dieva un eņģeļu priekšā. Bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, tas taps aizliegts Dieva un eņģeļu priekšā. Ļoti skaidrs teksts, un tas brīdina mūs par to, kad, lai mēs neklusētu, bet lai mēs vienmēr apliecinātu Kristus evaņģēliju. Un 6. nodaļā, arī 16. pantā, Kristus saka Mateja evaņģēlijā, un kad jūs gavējiet, tad neesiet saīguši kā liekuļi, jo tie dara savu vaigus negāntus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Cilvēks, kas grib izpatikt cilvēkam, viņš jau ir saņēmis sev algu. Šeit no cilvēkiem. Un viņam nebūs, kā šeit rakstīts, alga debesīs. Mums jāapzinās to, ka evaņģēlijs tas ir tas Dieva spēks, kas savieno sirdi ar lūpām. Jūs nevarat tā vienkārši pateikt, sirdī jau es ticu, bet pastāstīt nevienam nevar. Tā tas nav. Patiesībā tā tas nav. Romiešu vēstulē kā ir teicis, ja tu savā sirdī ticēsi un ar muti apliecinās, tad taps izglābts. Jo tā ir liekulīga ticība, ja cilvēks saka, savā sirdī es ticu, bet tā ir mana vienkārši intīma mana lieta, bet es par to nerunāju. Ticīgi cilvēku dzīvē tā nav. Jo mute runā no sirds pārpilnības. To, kas ir tevī. Un tāpēc arī brālis pieminēja šeit kongresu, un man arī gribās to pieminēt, ka jūs no malas paklausītos, par ko viņi savā starpā runā. Par vienkāršām ikdienišķām lietām. Viņiem nav, saprotiet, manā dzīvē man ir ļoti reti tādi cilvēki bijuši, es varu to saskaitīt uz pirkstiem. Kas man jautā, ar ko tu mani iestiprinās, vai par ko garīgu mēs varētu šodien parunāt, kad mēs satiekamies. Bet tu runā ar šiem cilvēkiem, tu redz, ka tev ir no viņiem jāizvēl, kaut kas jāizmoc ārā. Patiesībā tas, kas viņiem nav. Bet kristietim taču tā nav. Un Dāvids šos psalmus, ko mēs lasām, Dāvids psalmus, tie no sirds pārpilnības runā. No sirds pārpilnības. Tava žēlastība ir labāka par dzīvību. Un skatieties, un šeit darbojās šis princips, un ko viņš tālāk saka? Manas lūpas, lai tevi slavē. Evaņģēlijs savieno sirdi ar lūpām. Viņš nesaka vienkārši, tava žēlastība ir labāka par dzīvību. Un man ir topīt. Viņš saka, nē, manas lūpas to nespēja apklusēt. Manas lūpas to slavē, es to esmu piedzīvojis. Un tā ir jābūt, tā tas ir, tas savien. Un to Jēzus šeit pasaka, bet es jums saku, kas mani apliecinās cilvēku priekšā. To arī cilvēku dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Kristus atzīme, mīļie, pirmkārt, Kristus atzinība ir vērtīgāka par cilvēku atzinību. Vērtīgāka.
Pagodināt Dievi ir vērtīgāk nekā pagodināt cilvēku. Bet cilvēki, mēs saprotam, kāpēc tas tā notiek, ja cilvēks ir neticīgs, nav piedzimis no augšienes, nedzīvo no Dieva spēka. Mēs to skaidri saprotam, viņš savādāk nemāk, viņš meklē šo atzinību no cilvēkiem un godu no cilvēkiem. Un viņam patīk glaimot, un viņam patīk, kad glaimo viņam. Tāda ir cilvēka dzīve. Otra lieta, ko mēs šajā tekstā redzam, ir Kristus noraidīšana ir traģiskāka kā cilvēka noraidīšana. Kristus noraidīšana tā ir daudz traģiskāka. Izlasam vēlreiz no šī 8. panta, bet es jums saku, katru, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī cilvēku dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Tam būs gods, slava no Dieva. Bet kas mani aizliegts cilvēku priekšā, tas taps aizliegts Dieva eņģeļu priekšā. Tas Kristus noraidīšana ir traģiska. Tā šeit stāv rakstīts, un katru, kas mani aizliegs, to arī cilvēka dēls aizliegs Dievu un eņģeļu priekšā. Tas taču ir traģiski. Mums to ir jāapzinās Mateja evaņģēlijā, ka mēs lasām 7. nodaļā, tajā dienā, kad nāks daudzi un sacīs, mēs tavā vārdā šo un to, viņš teiks, ejiet prom, es jūs nepazīstu. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka viņi nesludināja patiesi Dieva vēsts, nebija patiesi Kristus sekotāji. Un tāpēc mums arī jāapzinās šeit, ko nozīmē noraidīt. Noraidīt Kristu. Noraidīt Kristu nozīmē meklēt kaut ko, meklēt kāda cita atzinība, meklēt cilvēka atzinību, nozīmē noraidīt Kristu. Ļoti vienkārši. Ko šodien meklē harizmātiskas draudzes, meklē cilvēka atzinības un ko vēl? Viņam atziņas. Un meklē godu no cilvēkiem. Un Kristus saka, ka viņa noraidīšana, viņa aizliekšana ir traģiskāka nekā cilvēka aizliekšana. Bet mēs visi tam esam pakļauti, ka mēs ļoti bieži to darām savā dzīvē, meklējot no cilvēkiem kādu atzinību un izpatīkot cilvēkiem. Vēl citiem vārdiem pasakot, ko nozīmē noraidīt Dieva atzinību. Tas nozīmē nemeklēt Dievu godu. Ja jūs vienkārši ikdienā nemeklējat Dievu godu, jūs tad darat kaut ko citu, tad jūs noraidat viņa. It kā vienkārši, bet tam vajadzētu ķert mūsu sirdis. Ja mēs nepagodinām Dievu, tad mēs pagodinām kaut ko citu tanī brīdī. Vai mēs pagodinām paši sevi vai kādus citus. Šajā laikā es eju cauri baznīcas vēsturei. Man patiesi pamudināja paskatīties uz to no ticīgu cilvēka viedokļa, kā viņi skatās uz vēsturi. Un pie tādām daudzām labām atziņām, pie kā es nonācu, un viena no šādām atziņām, pie kā es nonācu, ir tā, ka cilvēki visu laiku ir bijuši pakļauti tam, kad meklēt kaut kāda cilvēka atzinību, lai gūtu kādu labumu savai dzīvei. Un šajā vēstures man patīk tas vienkāršums, kādā veidā šī vēsture tika
mācīta, ir tas, kad viņš parādīja tas cilvēks to, kad tie 70. gadi pēc Kristus, kad dzīvoja apastuļi, viņi dzīvoja, lai pagodinātu Kristu katrā dzīves situācijā. Grūtībās, vajāšanās, badā un pat nāvē. Un šie 70 gadi pēc Kristus, tie ir tie apastuļa gadi, kur mēs tiekam aicināti dzīvot pēc apastuliskas mācības, jo viņi bija Kristus acu liecinieki. Un skatieties laiks tālāk, no 100. gada līdz šai dienai. Kas ir noticis? Ir noticis tas, ka cilvēki visu kaut ko ir pielikuši klāt apastuliskai mācībai. Un daudz ko vienkārši ir nocirtuši nost, jo meklē cilvēku atzinību. Kaut ko nocirtuši nost, lai paši sevi apliecina. Bet tie 70 gadi, tie ir īstie gadi, pie kā vienmēr ir jāizgriežās. Tāpēc kādreiz, kad mēs gājam cauri apastuļu darbu grāmatai, mēs esam, ir jāiet par to strautiņu uz augšu. Uz to laiku. Jo apastuļi bija Kristus aculiecinieki, un tikai viņi mūs var parādīt patiesu Kristu. Ja mēs sāksim stāstīt par Kristu no sava kaut kāda viedokļa, mēs nesīsim citu Kristu. Un tas ir tas, kas šodien noticis. Tāpēc saka Bībele, tur teiks Kristus un tur teiks Kristus. Bet patiesu Kristu mums var atklāt tikai apastuliska mācība, jo viņi bija aculiecinieki. Viņus Dievs pats bija izredzējis. Tāpēc vienmēr ir jāiet tur apakaļ, lai redzētu to, kā nemeklēt nevis cilvēku godu, bet meklēt Dieva atzinību. Jo Kristus noraidīšana, aizliekšana, tas ir traģiskākais, kas mūsu dzīvē. Un to mēs varam izdarīt, nemeklējot patiesību, nemeklējot Dievu godu. Trešā lieta, ko mēs no šī teksta varam mācīt, ir esiet greizsirdīgi par dievišķām vērtībām un ne cilvēku vērtībām. 10. pantā mēs izlasam, un katram, kas teiks, ko pret cilvēka dēlu, tam to piedos. Bet tam, kas zaimos svēto garu, to nepiedos. Mums visiem, katram kristietim, viņam ir jābūt greizsirdīgam par dievišķo vērtībām, par dievišķo patiesību un ne cilvēku vērtībām. Ko Kristus šeit pasaka, un katram, kas ko teiks pret cilvēku dēlu, tam to piedos. Cilvēki, kas sauca, sit viņu krustā. Jēzus saka, viņiem taps piedots. Ja viņi nāks grēku nožēlā, viņiem taps nodots. Piedots. Bet kas zaimos svēto garu, kas nepieņems šo Kristus upuri, kas nolieks, kā mēs ebreju vēstulē lasījām, kas nolieks, kas atstums šo Kristu, kas bradās kājām šo Kristus upuri, tam nepaliek upurs par grēku. Tāpēc padomājiet par savu dzīvi. Kristus, esiet greizsirdīgi par Kristus dievišķību, par viņa vērtībām, par viņa nāvi, dzīvi, augšām celšanos. Jo viņš ir tikai viņš ir šī patiesā vērtība mūsu dvēselēm. Tikai viņš. Un Jēzus saka, bet kas zaimos svēto garu, kas mani nepieņems, kas atstums, viņam nepaliek upurs par grēku. Tāpēc, skatoties uz šo tekstu, viņš atkal mums parāda to, lai mūsu dzīve, lai mēs mācītos nestaigāt cilvēku priekšā, nebūt liekuļiem, bet staigāt Dievu priekšā. Un vēl viena vērtība, ko mēs šeit varam redzēt, ir mieriniet sevi Kristu un ne cilvēkos. Tā ir vēl viena lieta, kas mūsu dzīvē bieži vien notiek, ka mēs pirmkārt meklējam mierinājumu
pie cilvēkiem, bet ne pie Dieva. 11. un 12. pants. Kad tie no jūs vedīs savās sinagogās, valdības iestāžu valdnieku priekšā, nerūpējieties par to, kā jūs sevi aizstāvēsiet, ja ko teiksiet, jo Svētais Gars jūs mācīs tajā brīdī, ko jums būs runāt. Jo Dievs ir tas, kas par jums rūpējies. Mieriniet sev Kristu un ne cilvēkos. Dievs pats jūs vadīs, Dievs pats jūs sargās, Dievs pats jums dos vārdus uz jūsu lūpām, kas jums būtu jāsaka. Romieša vēstulē 8. nodaļā no 35. panta mēs lasām, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības. Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam, nāvi aug dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujavām avīm. Nē, visās šīs lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji. Tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Viņš mūs ir mīlējis. Šeit arī Pāvils parāda to, ka ir lietas, kas mūs var šķirt. Mūs var šķirt kaut kāda cilvēka biedinājuma. Ciešanas, mūs var šķirt no Kristus kādas ciešanas. Mūs var šķirt izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas un zobens, bail no nāves. Ir lietas, kas mūs var šķirt. Jā, šīs lietas mūs var šķirt, šīs lietas var mūs biedēt. Bet ja jūsos ir Dieva gars, ja jūs apzināties Dieva spēku, tad jūs varat izsaukties, kas mūs šķirs no tā. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Kas mūs šķirs, jo viņš mūs ir apžēlojis, viņš mums ir devis visu nepieciešamo mūsu dzīvēm, un viņš vadīs mūsu dzīves tā, lai tās būtu mūžībā ar Dievu. Vai ne tā? Un ka tie jūs vedīs savās sinagogās, valdības, iestāžu un valdnieku priekšā, nerūpējieties par to, kā jūs sev aizstāvēsiet. Bieži vien mēs jau esam gatavi un mēs izdomājam kaut kur ejot vai kaut ko darot, ko mums būs teikt vai kā mums būs atbildēt. Un mēs maz uzticamies šim Dieva spēkam. Bet, kad mēs pildam, mums vienmēr būs atbildi, ja mēs pildam savu dvēseli kā brālis, viņš saka, viņš lasa, un viņam ir jauns veids, kādā viņš lasa Bībeli, un jūs daudzi pēc šī veida lasat Bībeli. Un Dievs caur tām jums dod atbildi jūsu dvēselēm. Amen. Amen. Dievs dod atbildi. Tāpēc, ka tu esi sekojis Kristum, tu esi piepildījis savu dzīvi ar viņa spēku. Bet ja tev tā nav, tad tu meklēsi palīdzību no cilvēkiem. Tāda ir mūsu dzīve. Mūsu miesa ir ļoti vāja. Kad, kamēr mums nekas nekaiš, tad jau viss ir labi. Tikko mums kaut kas sāk kaitēt, mēs ķeramies pie visa iespējamo, kas ir apkārt. Pie kā tik var pieķerties? Pie tabletes, pie daktera, pie kāda cilvēka palīdzības, pie visa kaut ko. Un pats beidzamais tikai pie Kristus. Ka mēs jau saprotam, nekas jau vairs cits neatliek. Tā pie Kristus. Bet tas mums ir jādara pirmam kārtam. Jēzus šeit parāda to, ka dariet to pirmam kārtam. Tverieties pie viņa. Meklējiet pie viņa. Varbūt jūsu attiecības nav pareizas ar Dievu. Varbūt ir jums attiecības jāsakārto ar Dievu. Lai tikt atpakaļ pareizā savā dzīves stāvoklī. Varbūt tas ir. Varbūt tev ir jāizmeklē savs sirds, kur tu īsti atrodies. Kas īsti ar tevim notiek.
Ziniet, klausoties arī šo psalmu, tev ir jādomā līdzi, kas īsti notiek ar tavu dzīvi. Kur tu īsti esi? Vai tu sev aizliedz, vai tu upurējies, vai tu meklē Dievu tuvumu, vai tev sāp sirds par bezdievīgajiem, vai tu lūdz par viņiem Dievu. Man jau patīk šis dievkalpojuma sākums no lūkšanas istabas, kad mēs bijām tur. Kad brāļi lūdz Dievu, viņi saka, lūdz par to, ka mums ir jāmācās uzticēties viņa apsolījumiem. Jāmācās. Un šie vārdi, ko Jēzus šeit mums māca, viņi ir nopietni vārdi, nolasam viņus vēlreiz. Bet es jums saku, katru, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī cilvēka dēls apliecinās Dieva eņģeli priekšā. Viņš to pasaka autoritīvi, tas ir Dieva izdvests vārds, tas ir absolūti Dieva patiesība. Bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, tas taps aizliegts Dieva eņģeļa priekšā. Kādas briesmas, kāda traģēdija sagaida šāds cilvēks. Un katram, kas ko teiks pret cilvēka dēlu, tam to piedos. Bet tam, kas zaimos Svēto garu, to nepiedos. Kad tie jūs vedīs savās sinagogās, valdības iestāžu un valdnieku priekšā, nerūpējieties par to, kā jūs sev aizstāvēsiet, jeb ko teiksiet, jo Svētais gars jūs mācīs tajā brīdī, ko jums būs runāt. Jo viņš ir tas, kas uztur mūsu dzīvi un veido mūsu dzīvi. Amen. Amen. Lūksim Dievu. Tēvs debesīs, mēs pateicamies par šo žēlastību, ka tu mūs māci caur Bībeles patiesību, caur savu taisnību, ko tu esi izdvesis, kungs, ko tu mums esi atklājis, ka tā ir dzīvība mūsu dvēselēm, kungs, ka mēs to varam lasīt un izdzīvot to savās dzīvēs. Mēs pateicamies par šo Lūkas evaņģēliju, ko tu mums esi devis un ka tu mūs brīdini sargāties no liekulības, sargāties no staigāšana cilvēku priekšā. Mēs pateicamies, ka tu mūs vienmēr esi uzturējis un uztur, un mēs pateicamies, ka tu arī dziedini mūsu vainas, kungs, ka mūs pacel vajadzīgā brīdī, kungs, un iepriecina mūsu dvēseles, kungs. Dod mums žēlastību, ka mēs patiesi stāvam tavu vaigu priekšā, kungs, un ar bijību uzņemam to, kas nāk no tevis, kungs. Dod žēlastību, kungs, ka mūsu dvēseles patiesi sadzird to, kas nāk no tevis, kungs. Ka tas kļūst dzīvs mūsu dzīvēs, ka mēs varam izsaukties mans kungs un mans Dievs. Svētī, kungs, ar savu žēlastību, kungs, jo tā patiešām ir dārga. Tā ir dārgāka par dzīvību, kā Dāvids dzied savā dziesmā, kungs. Palīdz mums to izdzīvot, šos vienkāršos vārdus, kungs, apzināties to, cik tā ir patiesi dārga un vērtīga. Kungs, jo žēlastībā tu mūs esi pestījis, glābis un dāvājis dzīvu ticību, kungs, un esi devis savu taisnību, ka mēs varam salīdzināties ar tevi, kungs. Svētī, kungs, un palīdz mums redzēt visu to, kas mums ir nepieciešams mūsu dvēselēm. To lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen.